Reālās problēmas savukārt Valdis Zatlers sacīs, ka koalīcija ar Saskaņas centru būtu labākais variants, taču šobrīd tāds nav iespējams. Turpinājumā fragmenti no šā rīta sarunām 900 sekundēs. Izrādās, ka, lai pierādītu Zatlera reformu partija, ir nepieciešams, lai samainītu viedokli un neveikt nekādus tankus, var vienkārši nopirkt ar vienu ministra portfeli. Es domāju, ka, diemžēl, partija, kas tik bieži maina savus viedokļus pa 2 nedēļām, nebūs spējīga strādāt koalīcijā ar tādu nepārliecinošu vairākumu veikt jebkādas reformas. Es pieņemu, ka Saskaņas centra vēlētāji un atbalstītie varētu griezties un arī Saskaņas centra aktīvi biedri pie prezidenta pirms 17. datumā, kad prezidents nominēs savu kandidātu un mēģināt prezidentu pārliecināt, ka tomēr šī koalīcija, kas tiks izveidota, nebūs ilga perspektīva rīcības spējīga. Ir daudz jautājumu tāda veida, ka šī koalīcija varēs normāli sastrādāties un kāds varēs parādīt rezultātus prātie sabiedrībai, jo prezidents vēl nav pieņems lēmumu. Projām uzskatām, ka labākā koalīcija mūsu reformu realizācijai, labākā koalīcija ekonomikas atvesļošanas plāna pabeigšanā ir plaša koalīcija. Ja mums būs grūti uzdevumi, mums būs gan budžeta pieņemšana, kas sekos tūlīt faktiski, kā Saeima sāks darbu. Mums būs grūti ekonomiski uzdevumi. Kas tad šobrīd bija tie tanki, kas lika mainīt viedokli? Es vēlreiz atkārtoju, mēs neesam mainījuši savu viedokli, ka labākā koalīcija ir plaša koalīcija. Šo koalīciju mēs bijām gan par 4 partiju koalīciju, uzreiz atbalstījām Dombrovska ideju. Mēs bijām par plašu koalīciju 3 lielākām partijām, jo tas dotu plašu atbalstu arī tām konstitucionālām reformām. Nevis nelielas mehānisks tiešmaksājumu palielinājums, bet vienlīdzīga attieksme pret visu Eiropas Savienības valstu lauksaimniekiem. Tāda ir Baltijas valstu prasība Eiropas komisijai un parlamentam, kur drīz nonāks Savienības lauksaimniecības politikas reformas plāns. Vai Latvijai šī cīņa patiesībā jau nav zaudēta un ko Latvijas ierēģi vēl var darīt? Par šiem un citiem tematiem šorīt sarunu ar bijušo premjeru Eiroparlamenta deputātu Ivaru Godmani. Labrīt!